Sveicināti, tuvojas Ziemassvētki, un viena tāda kompānija Zvaigzne ABC paziņoja nu pat par Ziemassvētku dāvanu. Un Ziemassvētku dāvana ir tāda 100 pastaigi takas Latvijā. Un es ieraudzīju šo sludinājumu un reklāmiņu, ja? Un es sapratu, man šo vajag. Noteikti man to vajag iegādāties, uzdāvināt visiem radiem draugiem. Un, tas nav jaunums, ja tādas grāmatas parādās ik pēc 3 gadiem, un cits par citu tādas ražo un izlaiž. Un ir kaut kāda Latvijas tur reģionālās tur attīstības, es nezinu, kaut kas izlaiž par reģioniem, ja, teiksim, tur Vidzemes grāmata un kultūras objekti, ko apmeklēt un tā tālāk un tā tālāk. Tad mums ir dabas takas, kuras uztur Latvijas valsts mēži, visu cieņu, tad ir dabas pārvalde, nevar saprast, ko viņi dara. Un vēl entās institūcijas, plus, protams, privātie, plus dažādi uzņēmumi, kas to visu dara un kas to visu tur tā kā apsaimnieko. Un aktīvam Latvijas tādam turistam, kurš grib iesaistīties, ja, kurš grib tā kā iet un visu kaut kur skatīties un darīt, ir tā informācija ļoti, ļoti sajaukta un izmētāta pa dažādiem resursiem. Mums ir aplikācijas, mums ir weblapas, mums ir bēdīgi slavenais, kā nu viņš saucās, Latvija Travel laikam, un visādas iespējas, kā apmaldīties un kur dabūt informāciju. Nu, realitātē aktīvākajiem cilvēkiem pašiem ir kaut kāds, man piemēram ir Google Maps, kur man ir atzīmēta ar punktiņiem visas dabas takas objekti, kur es esmu bijis, kur var aizbraukt ar ģimeni, kur var braukt ar lieliem zābakiem un tā tālāk. Ja? Tātad tas ir tā kā, no vienas puses forši, jā, bet no otras puses baigais resurs, ka tu viens pats to dari. Un gribētos tā kā, lai tas viss kaut kā apkopots. Bet tas kaut kur beidzās, man liekas, pirms gada 2, ja, kad sakasījās Latvijas valsts mežu un dabas pārvalde un pateica, ka viņi katrs liks savās kartēs un aplikācijās tikai savus objektus. Palabojiet, ja es kļūdos, ja kāds no Latvijas valsts mežiem var par šo parunāt, super, es aizbraukšu ciemos aprunāties. Bet labi, atgriežamies Zvaigzne ABC. Tad, kas nav vispār ne ar turismu saistīts, nekā tā ir izdevniecība, kas ražo grāmatas, pelna naudu, un tagad ir vairāk viņu autori, 5 vai 6 ir devušies dabas takās, izpētījuši un fotografējuši šīs dabas takas un apkopojuši viņas šeit. Un šī grāmatiņa, tā ir grāmatiņa, ja, tātad mīkstos vārtos, šī grāmatiņa maksā 20 eiro. Tātad 20 eiro par šo izdevumu ir tā kā, visai patiesībā, tas nav bezmaksas, ja, bukletiņš. Tas ir tā kā kaut kāda naudiņa, par ko, godīgi sakot, varētu aizbraukt līdz kaut kādām tuvākām dabas takām, neiebraucot staķikā. Tātad vienkārši aizkulties ar ģimeni par tiem 20 eiro uz vienu dabas taku. Te jūs varat nopirkt grāmatu un atšķirt pirmo vāku, atrast Latvijas karti un sākt meklēt, kas tad jums ir tuvākais punktiņš, uz ko jūs varat aizdoties. Bet, diemžēl, šajā brīdī sākas vilšanās numur 1. Pirmkārt, šajā grāmatā ir tikai 100 dabas takas. Un tā ātrumā paskatoties līdzi, piemēram, tur, kas pirmais nāk prātā, Jānīša dabas taka, Kartavkalna dabas taka, Jaunpilī, šīs takas te nav pieminētas. Acīm redzot, autoriem nav bijusi vēlēšanās tur braukt, vai viņi nav zinājuši, vai viņi nav veikuši pietiekami izpēti, vai šī informācija nav bijusi pieejama. Un tad mēs nonākam pie tādas, pie tādas pēcgaršas rūktas, ja? Tad 20 eiro, un tu dabū 100 pastaigi takas Latvijā. Varbūt pēc gada viņi izdos grāmatu ar nosaukumu un vēl 20 dabas takas Latvijā, kur būs tā kā atrastas tās, kas bija pārējās. Es nesaku, ka tagad vajadzētu, patiesībā godīgi sakot, es teiktu, ka jā, vajadzētu šo pasākumu nosponsorēt vai vismaz virzīt kaut kādā valstiskā līmenī, un tiešām mēģināt ar kaut kādu 97%, 99% varbūtību apkopot tās dabas takas, kas ir Latvijā. Un uzturēt šo izdevumu, piemēram, reizi 3 gados viņu palaist, atjaunināt, un tas būtu tā kā Latvijas turisma, mums ir Latvijas turisma asociācija, kas ir tā kā apvienība, dažādu organizāciju apvienība, kuri varētu ar to nodarboties, piemēram, virzīt šo projektu, uzturēt to, un es viņiem arī to ierosināšu, jo tad mums būtu kaut kāda vienota centralizēta informācija. Tagad, pieņemsim, Jāņasēta izdos līdzīgu grāmatu ar nosaukumu 123 dabas takas Latvijā, un tad turists parastais, ja nopērk vienu, nopērk otru un sāk salīdzināt. Dažas takas pārklājas, dažas nepārklājas, ok, es sūdzos, labi, chill. Vilšanās numur 2. Es atveru tagad dabas taku, kuru es esmu atradis, piemēram, ja? Atvērsim, Kokšu ezera dabas taka atrodas Valkas pagasts, Valkas novads, aizsargājuma ainava apvidus Ziemeļgauja.
Super. Kartē ir ierakstīts Ziļais ezers, Zāļu ezers, Kokšupīte un kaut kas. Kā godājamie autori, es tagad mašīnā sēžot, fotoaparātu esmu paņēmis, bērni ir saģērti, es esmu gatavs, es esmu nopircis kafiju, es esmu gatavs tagad braukt uz šo te vietu, bet kā man tur nokļūt? Vai man meklētājā tagad ierakstīt aizsargāju no ainava apvidu uz Ziemeļgauja un pēc tam pēc kartes vizuālā veidā mēģināt identificēt šo kartes gabaliņu, screenshotu un trāpīt tur, kur man būtu jāsākas. Būtu kaut kā forši, varbūt nākamajā grāmatā, padomājiet zvaigzne godājumā, koordinātes, kuras es varu ievadīt telefonā, man atveras destinations un es doju uz turieni. Varbūt lietot tādu modernu tehnoloģiju kā QR kods, kuru es varu šeit ielikt, noskanēt, un man atveras telefonā koordinātes, kā tas ir visās citās aplikācijās. Labi, šī nav aplikācija, šī ir taktīla pieredze, super vienalga forši, bet es kaut kā gribu nokļūt tai takā. Tātad faktiski šī grāmata man strādā tad, ja es apmēram zinu to reģionu, es esmu tai takā bijis, un tagad es izlasu, ka Ragakāpas dabas taka, tā tad atrodas kur? Buļļuciems, Ragakāpas dabas parks, Man ir jācer, ka Googlē būs tā adrese, kāds viņu būs tur iedzinis. Kaut kur reklāmā es dzirdēju, ka te kaut kāds QR kods esot, kuru vajag noskanēt, un tad man atvērsies kaut kāda aplikācija, bet es goda vārds vēl līdz šim nekādu QR kodu neesmu šeit atradis, ieraudzījis. Palabojiet, varbūt ir palicis maketā dizaineram uz galda un nav aizsūtījies uz tipogrāfiju. Es ļoti cerētu, ja šeit būtu tiešām kaut kas tāds. Nākamā vilšanās, numur, 1, 2, 3, Tātad, kas ir forši, nepārprotiet, Šitā grāmatiņā ir superīgi aprakstīts garums, ideāli, Es šķirstos meklēju, es gribu noiet 10 km, aiziet. Lokveida vai līnijveida, tas ir jaunums Latvijas turismā. Tas ir vienkārši inovācija super, jo līnijveida taka, kā jūs saprotat, tas nozīmē, ka jūs ejiet uz priekšu un pēc tam jūs velkaties atpakaļ ar visu baru bērniem. Lokveida taka uzreiz tā kā a priori tas ir jo nebūs nebūs tā atpakaļejošā pieredze. Jūs ejat pa riņķi, atnākat beigās piekusuši pie mašīnas, hops, braucam mājās, viss superīgi, Tā ka tas ir forši. Ļoti forši ir tas, ka šeit ir tā kā grūtības klasifikators, nezinu pēc kādiem standartiem noteikti, ne pēc pasaules hiking standartiem, jo amatas taka ir atzīmēta kā grūta. Cilvēkiem pēc 40 ar asinsvadu slimībām, tas ir grūti. Bet būsim reāli, ir tā kā pasaulē plus mīnus šo taku grūtības pakāpes klasifikators, ko mēs varētu izmantot. Tad ir aprakstiņš meža takas, koka pakāpieni un laipas. Tas ir forši, bet šeit būtu ļoti, ļoti superīga lieta, ko mēs varētu izdarīt atkal nākamajā grāmatā. Un nevajag, varat mani vienkārši pieminēt nākamajā grāmatā, Tātad lielākā daļa, ļoti liela daļa Latvijā cilvēku, kas dodas uz dabas takām, ir ģimenes ar bērniem. Un mēs visi zinām, ka bērni, tātad mūsu sabiedrības jaunākā daļa, līdz kaut kādam vecumam, ļoti nelabprātīgi pārvietojas kājām, vai viņiem tas patiesībā diezgan slikti sanāk. Attiecīgi viņi šos pirmos dzīves gadus pavada ratos, kurus stumja vecāki, pielietojot savu mehānisko spēku un apēstās pusdienas staķikā. Tātad ideāla situācija, ja šajā takā būtu pierakstīts taka izejama ar ratiem, nē, vienkārši ģeniāli. Es varētu to patentēt, es to tikko izdomāju. Neviens cits par to nekad nav aizdomājies. Bet visi, kam ir bērni ratos šobrīd, jūs saprotiet, tas ir galvenais nosacījums. Ja man sīkais puika vēl, viņš nevar noiet tur 5 kilometrus, viņš var paiet puskilometru pastaigāt, Un tad, kad mēs gribam kaut kur braukt ar ģimeni uz kādu taku pastaigāt, mēs vispirms galvā šķiram cauri, kura taka bija izejama ar ratiem. Jo šādas informācijas nekur nav. Es varu izlasīt miljonus komentārus Google Maps, tur pie vietām dažādām un meklēt, mēģināt identificēt, bet tādas informācijas nav. Šeit ir produkts, grāmata, uztaisīts viss. Pielieciet lūdzu to, vai tur var ar ratiem izvilkties vai nevar. Ļoti vienkārši. Sarežģītības pakāpe, vidēja, vāja, grūta, tas man neko neizsaka, sorry. Ir virzienu norādes.
Tas ir Latvijā, es saprotu, tā jauna lieta Latvijā, ka noliek norādes takām, ja? Tas arī ir inovācija mega. Tālāk ir nokļūšana ar automašīnu, kas ir loģiski, ar autobusu līdz pieturai Jāņu Krogs. Noslauku asinis no stikla. Ar kādu autobusu? Cikos? Kā? Tātad Smārdes pagasts, Valguma dabas glezno taka, tur Lucēnes aug. Smārdes pagasts, Tukuma novads, Ķemeru nacionālais parks. Ar kādu autobusu man uz turieni nokļūt? Ko man ir jāzvana uz to kantori 118, kurš man liekas vairs neeksistē? Labi. Vienkārši izelpojam. Ielpa, izelpa, ja? Tad nedaudz meditācija. Es varbūt šobrīd esmu mazliet sacepies uz šo lietu, ja? Bet atkal, tātad Remtes Muižas parks un sajūtu taka. Šī grāmata pati par sevi ir kvests, ja? Tātad tas, ko es minēju, kā atrast šīs takas lokāciju. Jūs kaut ko iegooglējat, atrodat līdzīgu kartes fragmentiņu, salīdziniet ar grāmatu, jā. Es tur varu doties, ja? Tātad rekur man ir Remtes karte un tur ir norāda Jaunpils. Tātad tas ir kaut kur Jaunpils reģionā. Es varētu to meklēt un tas būtu patiesībā interesants veids, kā pavadīt vakaru, mēģināt identificēt, kur tā kā īsti atrodas. Varbūt, protams, mēs visi zinām, ja? Mēs visi zinām, ja, ka tur ir tās takas atrodas tur, kur viņas atrodas, un visi viņas zina. Es tikko pamanīju maliņā tādas zīmītes, ja, dažādas, ja, kur starp citu ir uzzīmēti rati. Tā kā sorry varbūt par iepriekšējo cepienu. Bet tad skatoties tās bildes ar baļķiem, kas ir tā kā sajūtu taka un vēl kaut kas, ja, tad tai zīmītei acīm redzot vajadzētu nozīmēt to, kur ir leģenda, pameklēsim, ka to var iziet ar ratiem. Pilnībā vai daļēji izbraucama ar bērnu ratiņiem. Ja? Tad, ja jūs atrodat šeit ikoniņu rati, un nepārprotiet, šī nav antireklāma, šis ir super izdevums, nopērciet viņu, izlasiet, uzdāviniet draugiem, nenožēlojiet tos 20 eiro. Super izdevums, pērciet, ja godājumie, paldies, zvaigznē ABC. Super. Bet nākamo versiju, es domāju, varbūt pakonsultējieties ar kādu, kas ir turisma nozarē. Tātad pilnībā vai daļai izbraucam ar bērnu ratiņiem. Iesakot apmeklēt taku ar bērnu ratiņiem, esam balstījušies uz personīgo pieredzi un takas apsaimniekotājs sniegto informāciju. Tomēr pirms došanās ceļā ieteicams vēlreiz pārliecināties, vai taka ir piemērota izbraukšanai ar bērnu ratiņiem. Kā? Reāli es domāju, kā? Man piezvanīt tam apsaimniekotājiem? Kas ir Remtes Muižas parks? Kur ir telefons? Labdien, vai Remtes Muiža? Nē, bārs, jā, nē, paldies. Kur man zvanīt? Uz telefonu, kas ir norādīts šajā aprakstā? Nē, te nav norādīts telefons. Varbūt nav mana diena, varbūt labāk ir sēdēt studijā un darīt kaut ko derīgu. Bet, godīgi, kā? Kā man tas ir jādara? Uzrakstiet komentāros, kā man vajag sazināties un noskaidrot, vai to var iziet vai nevajag. Tas šīs grāmatas mērķis ir noskaidrot, vai tur var izbraukt ar bērnu ratiem vai nevar. Vai to taku ziemā kāds tīra vai netīra. Tas ir turisma ceļveža mērķis, lai es kā patērētājs vai klients, ja? Un te mēs atgriežamies pie vecās tēmas par apsaimniekošanu taku. Ja tā taka ir iztīrīta, ja viņa ir pieejama kaut kādā aplikācijā vai grāmatā, kur skaidri ir pateikts, jūs ar savu jaundzimušo zīdaini ratos viņu nepamodinot un netraumējot iziesiet šo taku ar ratiem. Super! Es esmu gatavs maksāt 5-10 eiro par to taku, varbūt vairāk. Ja tāpat es iztērēšu degvielā un staķikā normālus 50 eiro dodoties, un ja mēs iebrauksim paēst pusdienas, tad tā diena izmaksā Sotaku ģimenei vismaz. Jo varbūt pat ciemu trāpāt vēl kaut kāds veikals. Un mierīgi Latvijas turists neprasa to taku pa velti, mēs varam par to samaksāt, es vismaz par sevi runāju. Bet ja tur ir tā infrastruktūra,
Un, ja tur ir skaidri pateikts, ar garantiju, šī ir lokveida taka, 5 kilometri, jūs ar ratiem iznāksiet ārā vispār, tur skaisti, tīri, jauki un viss kārtībā. Bet atkal šīs informācijas nav, ja? Nu, tad paliek tāda puspabeigtības sajūta. Ja? Fotogrāfijas, nu, tā kā vairāk par tēmu, dažas ir ļoti jaukas, ja? Dažas ir tā kā, nu, kaut kā skopi, varbūt reizēm tie skati, jo, nu, varbūt mēs ejam uz to taku ar mērķi ieraudzīt kaut kādu tur baigo, Ogres, Zilokalnu un Dubkalnus, ja tur ir smuks skatiņš ar trepītēm, to es gribētu redzēt, vai ne? Nu, tad ir orhideja taka, kur ir tikai orhidejas, zirgi, Pētera ezera dabas taka. Starp citu iesaku, Pētera ezera dabas taku iesaku, un, jā. Sēra dīķu taka, var iziet ar ratiem. Sezonā reizēm var. Labi, grāmata ir forša, dāvana ir forša, bet ja mēs iedziļinamies produktā kā tādā, tad tas produkts ir puspabeigts. Un iztērējot 20 eiro, ja es viņu kādam uzdāvinu, čila, baigi forši, es jūtos labi, bet ja es pērku priekš sevis un ja man uzdāvina, tad es laikam tomēr jutīšu to pēcgaršu, ka nu, nav tas produktiņš līdz galam. Un tas ir, diemžēl, tā kā daudzas lietas Latvijā, nu, tā kā ne līdz galam. Nu, it kā uztaisam to dabas taku, ja, bet aizmirstam pielikt tur toaletes nolikt sākumā, ja. Aizmirstam pielikt uzrakstu, ka takas garumā nebūs miskastes, kā tas ir visur ārzemēs. Un, nu, lieku reizi uzrakstiet, ka tas konfekšu papīrs, nu, ir jāliek kabatā un jānes atpakaļ ārā, kur tā miskaste ir nolikta pie takas sākuma. Nu, uzrakstiet, ka takā ir iespējams aplūdušas laipas, nu, gadās. Nu, tas ir tā kā normāli, kā mēs to komunicējam uz āru. Tālūk, nezinu, es vēlreiz rezumēšu. Paldies zvaigznei. Virziens ir pareizais. Ir forši, dzeniet ārā savus darbiniekus, žurnālistus, dzeniet viņus uz dabas takām, viņi būs priecīgāki, laimīgāki un iedodiet viņiem uzdevumu, kas ir jāizpēta, kā ir jāizpēta. Un šis būtu patiešām fantastisks produkts, ja viņš būtu pabeigts līdz galam ar tām lietām, ko es minēju. Nu, ielieciet elementāri koordinātus, ielieciet QR kodu, ko es varu noskanēt. Man atveras pat ne aplikācija, man atveras vienkārši Google Maps, kurā ir parādīts tas sākuma punkts tai takai, uz kurieni braukt. Ja? Nu, ja jūs rakstat ar autobusu, nu, tad arī kaut kā prasās, kā es nopirkšu tagad autobusa biļeti uz pieturu Purvs. Man atkal ir jāveic kaut kāda izpēte. Un tas tāds... Ja pavelti, tad jā, tad es dabūju turisma bukletiņu pavelti un pats veicu izpēti, kā tur nokļūt, ir atrakcija. Bet es esmu samaksājis par šo darbu, un tas darbs nav izdarīts līdz galam. Kaut kā tāds... Beigšu čīkstēt. Būtu baigi forši pēdējais pīkstiens, ja? Baigi ideāli būtu, ja tā uzrakstīts, vai tā taka ir pieejama ziemā, vasarā vai visās sezonās. Jo, piemēram, skatoties uz Drubazu botānikas taka, ja, nav rakstīts, kad tas ir pieejams, bet skatoties uz to terēnu, ja, es domāju, ka ziemā tur nav ko darīt. Attiecīgi, arī šie autori pamatā visās takās, ar dažiem izņēmumiem, ir bijuši vasarā aktīvajā turisma sezonā, un šobrīd, piemēram, kad ārā viss ir balts, uz kurieni man doties? Pareizi, uz darbu, darīt kaut ko derīgu un pelnīt naudu. Atā, visu labu!